Dejojams esi tu, Dievs, no savas svētās vietas, tu Izraēla Dievs. Tu esi tas, kas dod spēku un stiprumu savai tautai. Dziediet Dievam, dziediet slavas dziesmas tam Kungam, kas brauc pa debesu debesīm, kas ir no pasaules sākuma. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Šajos Kunga debes braukšanas svētkos mēs pārdomāsim svēto rakstu vārdu par Kristus sēšanos pie Dieva labās rokas. Par to, kā Kristum liek priekšā rakstu rulli, kurā pierakstīts Dieva mūžīgais nodoms. Un neviens nebija cienīgs to atvērt. Tāds ir arī mūsu stāvoklis, mūsu grēkā. Mēs neesam cienīgi atvērt Dieva gribu, ne to piepildīt, nec to arī izprast. Bet tad Jērs, kas tapa nokauts, atvēra rulli, un viņš to darīja mūsu dēļ. Tāpēc arī šovakar nāksim pazemībā viņa priekšā, atzīstot savu necienību un paļauties uz viņu, kas vienīgais ir cienīgs, mums atklāt Dieva labo, grēku piedošanas un svētības pilno gribu uz mums, apžēlotiem grēciniekiem. Vienosimies grēksodas lūgšanā. Visusspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu, laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tiem ar gaužu sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Jo no šī ir jūsu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētiem prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Gods Dievam augstībā.
ar jums. Lūgsim Dievu. Visspēcīgais Dievs, dāvini mums, kas ticībā šodien apliecinām Tavu dēlu, mūsu debes braukšanu, kā arī mūsu dvēselēm būtu māja vieta debesīs. To lūdzam caur viņu mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Klausies, draudz, Dieva vārdus, kā tie rakstīti ir vispirms 103. psalmā. Cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu rīta no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas Kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķa laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vieta. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, viņa taisnību uz bērnu bērniem. Tajos, kas viņu derību sargā, neaizmirst viņu baušļus un cenšas tos pildīt. Tas Kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Āmen. Un klausies, draudz, Dieva vārdu lasījumu no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas. Tad viņš teica: šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums. Visam jāpiepildās, kas par mani sacīts Mūzes bauslībā, praviešos un psalmos. Tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus, un sacīja: tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem 3. dienā, un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jeruzalemes, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Un redz, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet jūs palieciet pilsētā, līdz tapsiet ietērti spēkā no augšienes. Viņš tos izveda ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēla sveitīja. Kad viņš to sveitīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalemē un pastāvīgi bija templī slavēdami Dievu. Āmen, alleluja!
žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Labajā rokā tam, kas sēd tronī, es ieraudzīju raksturulli, aprakstītu no abām pusēm un aizzīmogotu 7 zīmogiem. Un es redzēju varenu eņģeļu skaļā balsī saucam, kas ir cienīgs atvērt raksturulli un salauzt tā zīmogus. Neviens nec debesīs, nec uz zemes, nec zem zemes nevarēja atvērt raksturulli un tajā ielūkoties. Un es gauži raudāju, ka nav neviena cienīga, kas varētu atritināt raksturulli un tajā ielūkoties. Tad viens no vecajiem man saka, neraudi, redzi, lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš atvērs raksturulli un salauzīs tās 7 zīmogus. Un es ieraudzīju troņa vidū, un 4 dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, itin kā nokautu. Tam ir 7 ragi un 7 acis. Tie ir 7 Dieva gari, kas izsūtīti pa visu zemi. Viņš nāca un paņēma raksturulli no tā labā rokas, kas sēd tronī. Tad viņš paņēma raksturulli, 4 dzīvās būtnes un 24 vecie nokrita jēra priekšā. Tiem katram rokā bija cītara un zelta trauki ar kveipināmām smaržzālēm, kas ir svēto lūgšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt raksturulli un atvērt tās zīmogus, jo tu tiki nokauts. Un esi izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Un esi viņus darījis mūsu Dievam par valstību un par priesteriem, un viņa valdīs pār zemi. Es ieraudzīju un dzirdēju daudzu eņģeļu balsis visapkārt tronim un dzīvajām būtnēm un vecajiem, un to skaits bija 1000 un mirjādu mirjādus. Viņi sauca varenā balsī, nokautais jērs ir cienīgs, saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Un es dzirdēju, ka vienu radību debesīs un virs zemes, un zem zemes un jūrā, un visu, kas vien tur ir sakām, lai augsti teikts, lai gods un godība un vara tam, kas sēž tronī un jāra mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes teica, Āmen, un vecie krita pie zemes un pielūdza. Āmen. Lūksim. Kungs Kristu, debes Tēvs, sūti savu svēto garu, ka varam satvērt Kristus evaņģēliju. Esi ar mums, kā pats teici, ka tu, Kristu, esi debes braucis, lai būtu ar mums līdz pasaules galam. Mēs lūdzam, uztur mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šovakar mēs pārdomājam vārdu no Jāņa atklāsmes grāmatas, jo tas mums parāda, kas tad notika tālāk. Šai pusmūžībai, šajā pasaulē, kā lasījumā dzirdējām, Kristus devis brauc atpakaļ pie debesu Tēva, debesu valstībā, bet tai pusmūžībai, debesu valstībā, Kristus sēžas pie Dieva Tēva labās rokas. Šovakar, kā jau citus gadus šajā laikā, mēs atceramies par Jēzus debes braukšanu, par viņa došanos debesīs. Un mēs klausamies Dieva vārdos, kā mācekļi vēl samiegdami acis cenšas viņu saskatīt,
kā Jēzus debes brauca. Bet tad apostols Jānis daudzus gadus vēlāk vīzijā redz to, ko viņš jaunībā kopā ar pārējiem apostoļiem, redzot Kristus debes braukšanu, tad vēl nespēja saskatīt Dieva dēla atgriešanos, sēšanos pie Tēva labās rokas, Dieva tronī. Viņam ieņemot goda vietu tronī, viņam tiek sniegta visa vara debesīs un virs zemes. Un ko tad mēs tajā Jāņa vīzijā redzam? Te ir svarīgi saprast to simbolisko, to garīgo valodu, kurā Jānis atklāja to neparasto Dieva atklāsmi. Ir jāņem vērā, ka 7 šajā valodā ir pilnības skaitlis. Tur ir raksturullis. Neparasti tas ir aprakstīts no abām pusēm. Un rullis ir slēgts 7 gradzenveida zīmogiem. No abām pusēm aprakstīts, tas norāda, ka raksturuļa saturs ir pilnīgs. Tur ir pierakstīts Dieva mūžīgais nodoms, kas bija apslēgts pirms pasaules radīšanas. 7 veida gradzenveida zīmogi. Tātad raksturullis ir pilnībā noslēgts, pilnībā aizzīmogots, tā ka neviens to nevar atvērt. Bet tad uz skatuves Jāņa vīzijā nāk Dieva upura jērs, kas ir sēdējis pie Dieva Tēva labās rokas. Viņš atvērs to rulli un pasludinās, kāds tad ir tā rulļa saturs, tas Dieva mūžīgais nodoms. Un mēs lasām, un es ieraudzīju troņa vidū un 4 dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, itin kā nokautu. Tam ir 7 ragi un 7 acis. Tie ir 7 Dieva gari, kas izsūtīti pa visu zemi. Viņš nāca un paņēma raksturulli no tā labā rokas, kas sēd tronī. Jēzus Dieva upura jērs, kas savu pienes par upuri pie krusta Golgātā. Tagad viņš sēž Dieva tronī. Viņam ir 7 rāgi. Rāga šajā simboliskajā valodā nozīmē vara. Ja tie ir 7, tad viņam pieder pilnīga vara. Viņam ir 7 acis, un tur ir vēl paskaidrojums. Tie ir 7 Dieva gari, kas izsūtīti pa visu zemi. 7 acis, tātad pilnīga redze. Tie ir 7 Dieva gari, tātad Dieva gara pilnība. Vai citiem vārdiem, tur ir Kungs svētais gars. Jēram ir svētais gars. Kungs svētais gars ir klātesošs visur vienlaicīgi. Kā pa viņu šeit ir rakstīts, viņš ir izsūtīts pa visu zemi. Dievs svētais gars, būdam visur klātesošs un visu redzošs, to visu šī Dieva atklāsme piešķir Jēram, Kungam Kristum. Un ko tad tas viss mums māca? Acīm redzot tieši to, ko Kristus bija domājis, ko viņš arī teica tieši pirms savas debes braukšanas. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laika beigām.
Viņš ir ar mums. Viņš gluži kā Dievs pie mums ir klātesošs. Kur 2 vai 3 sapulcējas Jēzus vārdā, tur pats Kungs ir viņu vidū. Kā piemēram šodien. Kristus baznīcā visā pasaulē notver Kunga debes braukšanas svētkus. Un viņš visās draudzēs ir klātesošs. Visur, kur viņš tiek pasniegts, visur, kur viņa vārdā notiek viņa vārda un sakramenta kalpošana. Un ja mēs paši gribētu aizsniegties līdz Dievam, viņu satvert, viņu dabūt, viņu aptvert, kā tad mēs to izdarīsim? Kurš var aizsniegties līdz debesīm? Kurš var noķert visu varenu un visu spēcīgu Dievu? Mēs nevaram līdz viņam aizsniegties. Dievam ir jānāk pie mums. Viņam ir jābūt mums klātesošam, lai mēs viņu dabūtu. Un tieši tāpēc Kristus debes brauca un sēdās trīsvienīgā Dieva tronī, lai būtu ar mums, kalpotu mums, lai kā Dievs būtu mums klātesošs. Lai izskanot vakarēdienu iestādīšanas vārdiem, un kad tev to pasniedz, Kristus miesa par tevi nodot, Kristus asins par tevi izlietas, lai tu zinātu, ka viņš tur, maizē un vīnā, ir klātesošs, un tur tu viņu tiešām saņem. Kā tas ir iespējams? Kristus ir sēdies pie Dieva labās rokas. Viņš sēdās Dieva tronī, lai tev kalpotu, kā pats Dievs. Un Jēzus jau arī ir, un vienmēr ir bijis pats Dievs tas Kungs. No šī Dieva troņa viņš kalpos un ganīs savus avus, un viņš tev atklās Dieva mūžīgo nodomu, ko ir ņēmis no Dieva Tēva. Un kā mēs šovakar lasām, viņš darīs mūs par valstību. Tātad debes braukšanas svētkos mēs svinam viņa kalpošanu. Viņš uzmeklē, glābi un ticībā atjauno. To viņš dara caur viņa žēlastības līdzekļiem. To viņš dara katrā dievkalpojumā, kur viņš šie žēlastības līdzekļi tiek izdalīti, kur izskan Dieva vārds, kur saņem sakramentus. Un ja mēs tā padomājam, no visiem baznīcas gada svētkiem, tieši šie svētki mums atgādina un māca, kā mums ticību atjaunot. Un redzot, cik nepopulāri kristiešu vidū ir Kunga debes braukšanas svētki, jāsaka, šie svētki nav pienācīgi novērtēti. Tik daudz novērtē Kristus piedzimšanu, Kristus augšām celšanos, svētā gara nākšanu. Bet kā tas viss nonāk līdz tevīm? Kā mēs ticībā tiekam atjaunoti? To taču svinām debes braukšanas svētkos. Un kā Dieva vārds saka, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Dieva žēlastības līdzekļi Kristum kalpojot, tie atjauno mūsu iekšējo cilvēku. Atjauno no grēka vainas, no apsūdzības, no nosodījuma, uz Dieva piedošanu un pilnīgu mēru Dieva žēlastības, ko viņa kalpošanā saņemam. Jēzus mums atklāja pilnīgo Dieva pestīšanas nodomu. Tur tajā pilnīgi pierakstītajā, apzīmogotajā rullī ir rakstīts tieši par tevi, par tavas dvēseles pestīšanu. Un tad arī mēs pievienojamies tām 4 būtnēm Dieva troņa priekšā un visiem eņģeļiem un visām mirjāžu mirjādēm pestīto dvēselēm. Nokautais jērs ir cienīgs,
saņemt varenību, bagātību, gudrību un spēku, godu un slavu un cildinājumu. Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs, un debes un zeme ir pilna viņa godības. Oziāna augstībā, lai slavēts ir, kas nāk, tā Kunga vārdā. Oziāna augstībā. Āmen. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūgsim Dievu. Slavu mūžīgs gods un pateicība Tev Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Mēs Tev slavējam mūsu pestītāju Jēzu Kristu. Tu patiesi cilvēks, patiesi Dievs. Tu par mums pazudušiem cilvēkiem esi miris, cietis. Tu izlēji savu svētās un dārgās asins, lai mēs taptu atpestīti. Tu sēdies pie Tēva labās rokas.
Tu vēl joprojām turpini savu augstā priesteru kalpošanu. Tu ar vien esi uz žēlastības troņa, kā upura jērs, esam nokauts par pasaules grēku, par mūsu grēkiem. Tu mūs esi darījis par valstību un priesteriem. Tava upuru un tavu kalpošanas dēļ Tēvs mūs ir uzņēmis savā saimē par bērniem, par mantiniekiem. Un tu esi šīs žēlastības nodrošinātājs. Tev visa vara ir dota debesīs un virs zemes. Pie krusta tu visu piepildīji mūsu pestīšanas labā. Es tev pateicamies, arī ka tu mūs neesi atstājis vienus, bet ka Tēvu un esi sūtījis mums Svēto garu, kas atklāja mūsu sirdīm. Ne tikai mūsu grēku, bet arī šo pestīšanas noslēpumu. Grēcinieki tiek glābti caur tavām svētajām un dārgajām asinīm, caur to upuru nāvi, ticībā uz tavu evaņģēliju. Es tev pateicamies arī par to, ka tu esi mums dāvinājis arī šo vārdu. Es pateicamies un lūdzamies, debes Tēvs, dod ar vienu mums vairāk Svēto garu, lai mums būtu dzīva ticība uz tavu mīļo dēlu un caur viņu arī uz tevi, stipra paļāvība. Mēs lūdzamies, lai Svētais gars mūs māca un vada un dod mums svētu dzīvošanu pēc tavu vārdu. Kā ar vien tiecamies pēc tavas žēlastības, lai tavu vārdu un tavs kunga Jēzus Kristus, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesas un asins sakramentu mēs saņemam šī ticībā. Tu, Jēzu, ar vien nāc pie mums savā vārdā, tu ar vien nāc pie mums savā vakarēdienā. Es tev lūdzamies, lai ar ticīgām sirdīm to saņemam un ar pateicību. Es tev arī pateicamies, Jēzus, ka turpini būt mūsu aizstāvs Tēva priekšā. Un ja kāds no mums krīt grēkā, tu vēl joprojām esi mūsu un visas pasaules grēka izpircējs. Es pateicamies, ka tu, Jēzu, mums gatavo vietu savā valstībā. Es tev lūdzamies arī žēlastību tiem, kas vēl šī laikā arī maldās. Es lūdzamies glābi, sūti savus kalpus un kalpoņus ar tavu līdzības vārdu. Debes Tēvs, lai sirdis ticībā atvērtos Jēzum Kristum, velc viņus pie sevis, velc pie Jēzus. Mēs lūdzamies saslimušajiem, mums dod arī dziedināšanu viņiem iesām. Tiem, kuriem dvēseles ir satriektas, prieku un miera vēsti Kristu un dvēseli dziedināšanu. Mēs lūdzamies mieru mūsu sirdīs, iepriecinājumu bēdās, izturību pārbaudījumos, pastāvību kalpošanā. Lūdzamies, debes Tēvs, arī savā žēlastībā piešķir mieru mūsu zemē un valstī. Mēs lūdzamies par taisnīgu mieru Ukrainā. Debes Tēvs, mēs tev pieminam žēlastībā ar tos, kas uzlūko žēlastībā tos, kas valda, kam ir uzticēta laicīgā valdīšana. Par pašvaldību vēlēšanām lūdzamies. Lūdzamies, debes Tēvs, par tiem, kas labo vēsti par Kristu, par grēku piedošanu Kristu izplat visā pasaulē. Kad debes Tēvs, lai Svētais gars darbojās vienmēr viņiem līdzi, lai grēcinieki atgriežas, lai tie, kas ir tumsā, nāk gaismā, lai tie, kas ir neziņā, lai viņi atspīd Kristus atzīšanu tavu vaiga priekšā. Palīdz, kungs, pestītā Jēzu, kad dzīvojam tavā žēlastībā, aizem atdusēt mierā tavā patvērumā, augšām celimies savu tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību tavā debesu valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto garu, viens paties Dievs, dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kungs un Dievs, kungs un Dievs, paklausī, ko mēs lūdzam. Sēdieties, lūdzu, nedaudz ziņojumu.
Rītdien 18:00 draudzes namā. Tātad draudzes namā ieeja no Jāņa Sētas puses, un līdz 6:00 arī vakarā var iet no kancelējas puses. Būs ikmēneša sadraudzības vakars, temats ir grēku plūdi un ar atsevišķu tādu domu, vai arī kādas liecības arī pastāv par to ģeoloģijā. Tātad vai tas ir tikai kā apgalvo kādi mūsu pretinieki, ka tas ir tikai mīts, kam kristieši tic, un tur nav nekādu tam pat pazīmes, ka tādi ir notikuši. Tāpēc mēs apskatīsim gan Dieva vārdus, kas par to runā, un arī par tām liecībām, kas liecina, ka viņa pēdas, šo milzīgo plūdu pēdas ir redzamas vēl pat šai dienā. Un, protams, dievkalpojums tālāk mums arī kā parasti notiek, svētdienās 10:00, trešdienās 18:30 ar svēto vakarēdienu, dievkalpojumu angļu valodā svētdienās 12:30, bībeles stundas no nākamās ceturtdienas būs kā parasti 18:00. Šīs nedēļas nogalē, tātad Bebulēnos notiks svētdienas skolas nogale, mācības un svinības. Ja kāds grib pieteikties un grib kalpot šajā nometnē, to vēl var projām izdarīt. Un nākamais diakonijas organizētais sadraudzības mīlestības pēc dievkalpojuma notiks vasaras svētkos 8. jūnijā pēc dievkalpojuma, un šajos vasaras svētkos būs arī mūsu jauno draudzes locekļu iesvētību dievkalpojums. Dievkalpojuma tālākā gaitā Kristus vakarēdienas, viņa patiesā miesa un asinis, ko mēs ēdam un dzeram caur šīm zīmēm, maizi un vīnu. Tie, kas ir iesvētīti Luterisko draugu locekļi, drīkst nākt un ir aicināti arī saņemt šīs dāvanas šī mīlestībā. Un Dieva miers, kas augstāks nekā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un domas Jēzu Kristu uz mūžīgo dzīvošanu. Āmen.